Labdien, latvieši! Šodien tā diena, kad es esmu vienkārši ārā no sava prāta un es esmu tik šausmīgi dosmīgs par to visu, kas ir noticis pagātnē. Un tagad man pirmoreiz 12 gadu laikā mamma un tētis bija ciemos pie manīm. Es viņus nebiju redzējis 12 gadus, tāpēc, ka es esmu dzīvojis fucking all over the place. Vairākos kontinentos, vairākās valstīs, vairākās fucking pilsētās, visu kaut kur es neesmu bijis Latvijā 21 gadu. Kā jūs jau zināt, ja jūs klausāties manu kanālu. Un šodien ir tāda lieta, kur es teikšu, es pastāvēšu par savu fucking tautu, par saviem cilvēkiem, par saviem baltajiem latviešiem. Baltic States of fucking Estonia, Latvija, Lituania. Un tur ir iemesls, kāpēc viņi sauc par Baltic States. Tāpēc, ka mēs esam baltie cilvēki un vienmēr esam bijuši un nebūs nekādi fucking muslimi iekšā mūsu valstīs. Fuck muslimus! Fuck to diversity. Tu zini, ko nozīmē diversity? Fuck to diversity. Es 21 esmu gadu dzīvojis ārpus Latvijas, un kur ir fucking pilns ar visādiem cilvēkiem, kas saucās diversity is a good thing. Nav laba lieta. Zini, kas ir interesanti? Tā kā ir balto cilvēku valstis, tā kā ir Indija, tā kā ir Filipīnas, kur es esmu bijis. Es esmu visās vietās bijis. Hawaii, Amerika, Kanāda un, teiksim, Āfrika un viss. Un smoki, ja? Tu dzīvo savā valstī un vienā dienā fucking bum, es gribu braukt uz Āfriku holidejos. Brauc bum, tur visi melnie. Interesanti, tev viņa nav, ja? Tu gribi braukt uz Āziju. Bum, aizvauc uz Filipīnām, pilns ar filipīniešiem. Holy fuck, like. Un tas ir tas dzīvē, kas ir ļoti interesanti. Bet, ja tev sabrauc iekšā tavā valstī, teiksim, filipīnieši, fucking Chinas, fucking Indijas, Pakī, Āfrikas un vēl kaut kādi fucking melnie un brūnie mērkaķi, tad tev varētu ir tā, oh fuck, viņi visi šeit ir, es nemaz negribu braukt uz to Indiju vai ko, man tas neinteresē, tā visa kultūra šeit ir, ja? Visas viņu moski ir uzbūvēt ir. Kāpēc tu gribi fucking pieļaut tādu lietu, ka latvieši nesaprot to visu lielākā daļa, tāpēc, ka viņi nekad nav bijuši, viņi tagad ar tās meitenes jaunās, oh my god, mums tie brūnie, tie fucking indieši, brauc iekšā, forši, es iešu uz datingu ar viņu, varbūt, ka mēs varēsim fucking satikties un vēl nezinu ko, un fucking bērni būt, un vēl nezinu kas, fuck you! Tev nav nemazākās nojausmas, latvieši, ko Latvija nozīmē, un ko baltie, kāpēc tu gribi miksēt tās fucking rastas kopā? Tu gribi adaptēties uz viņu muslimu kultūru? Tu varēsi to visu, un ja tu varēsi, fuck you, out of Latvija, brauc uz savu Indiju ar savu fucking Pakiju, ar ko tu satiecies tur. Ej dirst, ārā no šeienes, move, now, out, right now, fuck you. It kā Latvijā nebūtu baltie cilvēki, spēcīgi, latvieši vienmēr ir bijuši spēcīgi vīrieši. Un es tev pateikšu vēl vienu lietu. Mēs to nedrīkstam pieļaut. Un tiklīdz mēs to pieļausim, mēs esam fakt, mēs esam done. Un cik Latvijā? 1,9, 1,6 miljoni, nav pat 2 miljoni, varbūt, ka tagad ir 2 miljoni. Es domāju, ka bija zem 2 miljoni. Varbūt, ka 2 miljoni vispār visā Latvijā. Un, kad tu ļaus iekšā tos melnos, nākt iekšā tos visus brunos un Pakijus un Indijas un Meksikānus, visus pāris un Venecuēlas un kas tik vēl no tās trešajām pasaules valstī nāks. Latviešu nav, nebūs, done. Mēs būsim done. Mēs esam fucking done. Mums nav legacies vairāk, ja? Mums nav vairāk mantojuma. Mūsu nākotnē nebūs nākotnes. Mēs esam done. Jūs gribat to darīt? Es zinu, ka cilvēki, kāda starpība, es esmu Latvijas, es fucking dzīvošu savu dzīvi, es nomiršu un fucking fuck it visu pārējo. Lai vai kā ir. Nē, tu gribi, lai normāls cilvēks, kas tic Dievam, kas tic Jēzum, kas iet uz baznīcu katru svētdienu. Es gribu, lai mūsu šitais legacies, kas ir legacies, fucking. Kur man produkts, kas ir legacies? Mantojums, thank you. Lai mūsu mantojums to turpinās, ja? Lai tie latvieši turpinās ir. Latviešiem ir vecākais karogs visā pasaulē, kāds vispār ir bijis. Viena vecākajām valstīm pasaulē. Mūsu nācija, mūsu gēni, mūsu džīns, ja, ir bijis. Un mums vajag pastāvēt pašiem par sevi kopā.
Un tie cilvēki, ja tu redzi kādu sievieti, kas satiekās to brūno lopu, fucking sūti viņu ārā, deportē viņu laukā. Viņa brauc uz fucking savu komunistu valstī. Vai uz saviem šitiem te muslimiem sūdiem. Simple as that. Es to nepieļaušu. Nevis jā, bet tad, kad es būšu Latvijas prezidents, pirmā lieta, ko es darīšu, es aizvēršu robežas citu un neviens fucking muslims nenāks iekšā mūsu valstī. Vēl viena lieta, viņi nerunā latviski, viņi pat nerunā angliski. Dan, man brālis, viens no maniem brāļiem, viņu sauc Raivis, viņš teica, fuck jā, tur ir Latvijā pilns ar visiem tiem pakijiem un Indijām, un viņi nerunā latviski, un viņi nerunā angliski. Un, jā, pat ja tu runā angliski, fuck you, tas ir Latvijā, kādu angliski, mēs visi runājam latviski. Un šitais ir vienkārši jāizbeidz vienā brīdā. Tāpēc, kad būs pa vēlu Latvija, jūs gribat būt tā kā Amerika? Ja? Jūs to gribat pieļaut? Tad braucat fucking prom uz Ameriku. Tur, kur es nodzīvoju gadiem. Braucat prom uz turieni. Tur ir fucking diversity, tur ir pilns ar viņiem visiem. Visādiem. Tu pat vienu brīdi nesaprot, kas ir baltais, kas ir melnais, kas ir latvietis, kas ir fucking amerikānis un kas runā kurā valodā. Tu vienkārši vienmēr domā, viņi visi ir mūsēji, ja? Tā amerikāņi domā, amerikāņi ierauga melno, viņš runā angļu valodā, viņš saka, viņš ir viens no mums, he's American. Jā, viņš ir American, right? Tā kā ir, ko es vēl gribēju teikt, there is someone above us. Tāpēc es pievēršos vairāk Dievam. Tur ir kāds augšā virs mums, kas skatās. Un ko viņš dara? Kad viņš redzēs, ka jūs darat šo te visu, viņš iznīcinās visu pasauli. Viņš teiks, fuck you guys, es Āfriku iedevu melnajiem, es Eiropu iedevu baltiem cilvēkiem, es iedevu Austrāliju fucking aborigēniem. Kāpēc jūs darat? Kāpēc jūs miksēt kopā? Kāpēc jūs visu gribat sajaukt? Ja? Viņš teica, bum, es uzmētīšu nuklearu. Un vēl viena lieta, pirms es tūlīt fucking beigšu. Visi tie cilvēki, kas 91. gadā brauca brīva Latvija, brauca ar automātiem uz fucking Vecrīgu, ja? Tos krievus dzina laukā no Latvijas. Izdzina laukā, brīva Latvija. Bum! Fuckinā stulbā Vaira Vīķa Freiberga, tā suka, tā nodevēja, tā pēdējā suka, kas nodeva visu Latviju, iebāž mūsu Eiropas Savienībā. Un jūs visi fucking idioti, kas nobalsoja par Eiropas Savienību? Es nebalsoju par Eiropas Savienību, es biju pret Eiropas Savienību. Tipa Latvija būs Eiropā. Kāda Eiropā? Vai te Latvija nav Eiropā ģeogrāfiski? Tipa būs. Tagad būs mums tie eiro remonti, un tagad jūs arī viņus saucat eiro remonti. It kā, ja Latvija nebūtu Eiropas Savienībā, tipa jūs nevarat teikt eiro remontu savā dzīvoklī? Bullshit! Kas jums tajās fucking galvās ir visiem šitiem latviešiem, kas tikai par Eiropu, un tagad arī Eiropas Savienības arbūs, kur nākamais? BRICS Nation, go BRICS Nation, ja? Atpakaļ Krievijā, kas ir es īstenībā atbalstu BRICS Nation. Jums vispār vienkārši, average latviešiem, visiem nav nekādas saprašanas par ekonomiku, par savienībām, nekādas fucking saprašanas nav. Visas savienības vienmēr tiks iznīcinātas. Un ja tu gribi būt brīva Latvija, kāpēc tu, un tajās savienībās vienmēr jāiet pēc viņu likumiem, pēc viņu fucking tām visām lietām ir. Tu saprati, ko es saku? Krievu Savienība, jāiet pēc Krievu Savienības. Eiropas Savienība, tev ir kaut kāds Eiropas Savienība, parlaments kaut kādā Briselē vai Beļģijā, vai fuck viņas zina, kur viņš tas ir. Un tev jāseko viņu likumiem. Tev jāmaksā nauda viņiem. Un tas ir globālisms. Brīva Latvija. Ja fuck you stupid fucks, un jūs stulbeņi, jūs dabūsiet to visu. Jūs gribētās visas savas savienības. Jūs visu laiku balsojat par to visu. Jūs atļaujat nākt tiekš ar tiem melniem lopiem. Un pēc tam, pēc 20, 30 gadiem man nenākat un nesakat man to, oh my god, mums te pārāk daudz Indijas ir. Let's Labours ir. Un zini, ko Let's Labours ir? Fuck, boom, right there. Vēl viena lieta, ko es pateikšu. Let's Labours, teiksim, izdevīga kompānija. Man bija sava kompānija Kalgarijā, Kanādā 8 gadi. Un es zinu, ko nozīmē Let's Labours. Let's darba spēks. Tiklīdz jūs ielaidīsiet iekšā to lēto darba spēku, tie visi melnie, viņi strādās pa 3–4 eiro stundā. Un ko tas nozīmē? To, kad ar laiku
ja tev liekas, es saņemu 15-20 eiro stundā, ja? Man ir labs darbs un tā tālāk. Nē, tik līdz tu nāks iekšā vairāk tie cilvēki, tie lētie, jo viņi ir lopi, viņi ir cūkas, viņi grib nolaist visas cenas zemē. Viņi saka, es varu strādāt par 3 eiro stundā, ja? Ar to, ka nāks vairāk un vairāk viņi iekšā, tā alga arī no tām 20 kritīs uz 17, 15, 13, 10, un beigās strādās par 6 eiro stundā, ja? Un viņš strādās par 3 eiro stundā. Un tas notiks. Tikai tāpēc, ka ir tas lētais darba spēks. Un tāpēc, ka viņi necīnīsies par savām algām. Tur, kur mēs vienmēr sakam, man vajag 20 eiro stundā, man vajag 40 eiro stundā, vai atkarībā, kurā jomā tu strādā, ja? Es nekad neesmu strādājis zem 40 stundā. Nekad. Tikai tagad, tāpēc, ka es esmu Āfrikā. Nekad mūžā neesmu strādājis zem 40 dolāriem stundā. Un es tagad, kas atbraucu, un es redzēju tikai dēļ to visu fucking idiotu pēc, es esmu spiest strādāt uz pusi mazāk nekā es jebkad savā mūžā esmu taisījis naudu, ja? Tāpēc, ka ja tev ir kompānija pieder, tu viņu exploit, tu viņu izmanto, ja? Bet tajā pašā laikā tu nesaproti, ka beigās tu iznīcini visu savu ekonomiku savā valstī. Ja tu paņem to darba spēku, viņam mazāk naudas, viņš mazāk tērē, viņš nevar neko tērēt valstī, nauda pazūd, tev tiek darbi izdarīti, bet labāk, ja tu maksā vairāk, viņš tērē vairāk, viņš kaut ko uzbūvē, kaut ko interesantus, mums tur viss būvēs un būvēs. Šitie te viņi fakai neko nebūvēs, viņi saņem 3 eiro stundā, zini, kas ir, viņi to 1 vai 2 eiro vienmēr sūda prom uz savu Indiju, to naudu. Un mums tā nauda iet projām, mums tā nauda nepaliek. Ekonomikai vajag to naudu, lai viņa paliek valstī un lai mēs tērējam viens otram, maksājam par to, ceļam kaut ko un tā tālāk, bet viņi sūta prom to naudu. Jūs gribat to visu panākt? Un latviešu cilvēkiem es vienkārši gribu, es runāšu vairākas reizes par to visu, kamēr jums pielēks. Jūs nesaprotat vienkārši ļoti vienkāršu ekonomiku. Ja jūs nesaprotat diversity. Ja jūs nesaprotat, es mēģināšu jums palīdzēt. Es esmu šeit tikai, lai jums palīdzētu. Un Dieva dēļ neļaujiet iekšā tos visus melnos mērķus. Nepieļaujiet to visu. Legāli, nelegāli, vienalga ko. Ja ir kāds legāli nāk iekšā, ja viņš nevar nolikt latviešu eksāmenu, viņš nevar nolikt tā kā es, fuck him, out, now! Izmet laukā viņu. Out! Es nevaru to saprast, kāpēc jūs pieļaujat to visu. Kāpēc latvieši pieļauj to visu? Un jūs to fucking pieļaujat. Cik man reizes par to jārunā? Kāpēc jūs to fucking pieļaujat vienkārši? Jums tas ir ok. Un jaunajām meitām ir, wow, viņš ir eksotisks, viņš ir brūnais, fuck, like. Vispār zini, kas ir eksotisks, kas ir brūnais? Tu zini, kas ir īsts latviešu vecis? Kāpēc tu gribi to fucking izvēlēs brūno dēļ latviešu veči? Kāpēc? Tev patīk tas muslims? Fuck off! Brauc ārā! Ej tajā savu fucking saulē, kurā es dzīvoju 37 grādos katru dienu, un ej ravē savas bietas ar to savu brūno, un audzē savas kamīgas vai cūkas vai ko es traudzēsiet tajā Āfrikā, vai vienalga Indijā. Gribi ar kamīņiem braukāt riņķī, vai tu gribi braukt ar normālu Audi? Gribi braukt ar Audi, atrod latviešu veci, viņš tev nopirks Audi, un tu brauks ar Audi. Tu gribi braukt ar kamieli, boom, right there. Paņem to Indiju, brauc ar savu Indiju un brauc ar savu kamieli. That's that. If you like my video, please click the thumbs up button. Make sure you subscribe. Tell your friends about the video so they can watch it too. Leave a comment down below. I'll see you next time. God bless you. Jesus loves you. And guess what? I love you too. I'll see you next time. Good luck.